Jā, tātad sveiciens mums jau jūnijā. Parunāsim mēs par maiju, kas ko gribēs no savas sirsnības padalīties. Manuprāt, ļoti daudz. Vismaz kā personīgi man ziņas ir sanākušas ļoti daudz, bet katra paša darīšana vai vēlās to atskaņot tālāk vai nē. Bet kā redzat, tik reiz, ka mēs padalāmies, arī notiek visādas interesantas lietas. Ka citi dzird un redz, ka citiem arī kaut kas notiek. Ja, tas ir tas spēks, ko mēs šeit varam reāli viens otram nodot un arī iedrošināt dažādās pārmaiņās, kas ar mums pašiem notiek, kur mēs ejam, ko mēs reāli darām, un parādīt tos alternatīvos redzējumus, cik daudz un dažādi tomēr var izdarīt. Ja, ka nevajag kaut kā tradicionāli, bet cik dažādi īstenībā nāk šie varianti un cik kolosāli patiesībā ir rezultāti. Par sevi es jau parunāju. Es parunāju savā sadaļā Telegramā, ja, kur ir iekšā Inesu par sevi atklāti. Padalījos šoreiz bez video, bet kāda starpība balstiņā izrunāju visu, kas man bija tie lielie punkti, ko es sapratu un kas notiek tālāk. Ļoti jaudīgi, protams. Un, jā, tad šajā reizītē skatāmies tagad tā, meitenes, kurus grib, kuram ir pēc laika. Jā, skatīties atkal savu laiku, kuram ir aktuāli jau doties. Nu, es tā pieļauju, ja Indriņa ieslēgusi mikrofonu, tad tu gribēsi pirmā runāt. Jā. Jā, es varu sākt. Un tad tālāk kaut kādā secībā var man uzrakstīt. Es zinu, ka mums vēl 10 pievienosies, iespējams, vēl dažas meitenes, bet katrā ziņā, es domāju, tad lai plūst mierīgi, jā, un tad, tad mājas vai vispār pēdējais laiks, kaut kādas lielās atziņas, vai tiešām ar pārmaiņas, kas ir notikušās, tad nododot mikrofonu tev. Jā, paldies. Tātad sveiks visas. Cerams, ka šodien ir tikpat saulains noskaņojums kā iz loga. Un man mais ir diezgan jaudīgi gan beidzies, gan vispār mais. Te tikai mais, bet arī jau bišķiņ ātrāk uzsākt darbība Rīgā, atvērts kabinetiņš, tā viss kaut kā plūst, viss kaut kā sakārtojās, nobeigts, ne, bet pabeigtā šī te dzīves zieda prakse, kur arī mums pabeidzās tas viss pasākums, kas ļoti, ļoti iztransformēja daudz ko manā dzīvē, ka es kļuvu par citu cilvēku. Un ēteriskās eļļas nāk un ir, un es ar viņām draudzējos un cenšos sadraudzēties, un katreiz, protams, aizmirstās, tad atgādina, vai Laura, vai kaut kas, kaut kas atgādinās, bet viss notiek. Es šito čatiņu tā, man viņš aizplūst, tad Inesīti uzraksta, tad viss tā notiek. Bet mājas diezgan jaudīgi tādā transformatīvā, diezgan daudz sakārtojušās lietas pašai sevī un sakārtojušās lietas arī dzimtā, kas ir mamma un tēti saistībā. Un noslēgtas kaut kādi bloki un tas ir tas, kas ir noticis ar mani mājā, un tā vienkārši maģiski. Un nevar jau vien sagaidīt vasaras projektus, un vispār jau vasara jau tūlīt jau ir ieskrējusies, un tūlīt jau viņi gandrīz sajūt, ka tūlīt jau aizies. Un tā kā es esmu padalījusies ar piedāvājumu tirdziņu čatā, ja kāda vēl nav redzējusi, ja kādai vēl ir jautājums tas, ko es daru, šīs te bioenerģētiskās masāžas, un vēl papildus es esmu apguvusi Ķīnas pēdu masāžu, kur labi tas nav pie māja, bet vakar mums bija tāds reklāmas video pasākums, un tur es pat neko neizdarīju, tur knapi pieskāros pēdiņām, tur jau cilvēkam nāca ārā transformācijas, vienkārši likās, tas ir vienkārši tik maģiski, tas arī tas cilvēku pieskārums un tas dziedināšana, ka liekas, wow, un kad es to varu, un tas man nāk, un es tiešām to visu no sirsniņas daru un dalos, un jā, projekti un viss kaut kas, tas vēl nāks. Tā kā, ja ir vēlme par sevi parūpēties, es šodien par sevi parūpējos, es pavingroju, ja nav laika pavingrot, kaut gan tas nedrīkst būt atruna, bet mums tā ikdienas skrējiens tāds viņš ir, tad noteikti atnākat pie manis uz masāžu, tas noteikti arī iedos ļoti lielu devumu ķermenim, sajūtām un būšanai ar sevi. Paldies, lai došu vārdu citām, lai runā cits un dalās savām sajūtām. Es ceru, ka noķer to vaibiņu. Un lai skaista diena. Un lai skaista vasara. Paldies, Indriņa. Ja es varu mazu jautājumu viņu vēl, lai noprecizētu, tad vispirms arī pasaka, Erkal, no kuras Latvijas puses tu esi, jo jaunie, kad skatīties, varbūt tās, kaut kur, bet zini, lieku reiz pateikt, tas ir arī forši.
Un nākamais momentiņš ir par to, kā tu redzi pa šo laiku ar visiem tiem instrumentiem, ar kuriem tu esi darbojusies, tava iekšējā pārliecība, kā viņa ir augusi. Jo es jau redzu, kā zvaigznīte sāk spīdēt un diezgan smuki, kad mēs sākumā tur bija cits vaibiņš, bet es redzu, tā zvaigzne sāk. Vai tu esi to pati pamanījusi? Jā, no kurienes es esmu? Es esmu no Siguldas. Tādā ikdienā dzīvoju Siguldā, bet pakalpojumi jau ir Rīga, Sigulda un maģiski jau pie Lauras ar tur plānojās tajā viņas maģiskajā namiņā. Ko es vēl? Kāds bija pārliecība? Kā tā pārliecība mainījusies šajā laikā? Jā, vai tu esi pat nomanījusi? Jā, kas ir tas? Es esmu nomanījusi, ka manī ir ļoti daudz ko teikt. Es vienmēr šito esmu tā kā, ko tad es, un tad manī šobrīd nāk tā sajūta, ka tā kā sadzirdēs tam, kam ir jāsadzird. Un tā kā man ir ko teikt, un man nāk šī informācija, un viņi ir jāpasaka. Un tad tas, kas sadzirdēs, tam ir jāsadzird šī informācija. Un tad es ar to arī centīšos tagad to visu vērt vaļā un dalīties vairāk, tiešāk, konkrētāk. Es biju ielikusi vienu video, un tur vienkārši tik daudz tie laika, un likās, neko tādu jau es nepateicu, tikai dalījos no sevis, savām sajūtām, un viss. Tā kā tā īsumā par mani. Paldies, Indriņa. Paldies, lai top tālākais ceļš un tik uz priekšu. Paldies, ka padalījies. Ļoti, ļoti svētīgi. Paldies, tā mīļā. Tā Inguds jau raksta, kad grib nākošā. Jā, Ingud, droši. Čau visām. Es ceru, ka mani var dzirdēt, pie ezera baigais vējš. Ja nevar dzirdēt, tad saka tieši mašīnā. Ļoti labi var dzirdēt, vēju nedzirdam. Superīgi. Vakardien skatos ziņa, ka būs šodien Zooms, un domāju, man jau nekas nav noticis, ko tad es runāšu? Tad es pasēdēju, padomāju, pastāv savā plānotājā, kuras visu mēnesi kopumā varu redzēt uz vienas lapas, un skatos, šītas process palaists, beigās 4 procesi dažādās jomās ir palaisti, bet par viņiem es nevaru vēl dalīties, jo viņi tikai palaisti, un viņi jau kustās, un jau kaut kas notiks jau šonedēļ. Un es domāju, būs ļoti interesanta pieredze un daudz ko pastāstīt nākošmēnes. Bet viena tāda ļoti, priekš manis spēcīga tēma, kas man pacēlās, es gribu palaist spoguļu matricas kursu 11 spēka ciklu. Un tad ļoti interesantas lietas notiek ar mani. Un es saprotu to, ka, lai es to izdarītu, man ir sevī tā kā jāsavāc atpakaļ liek iztērētā enerģija, un tas tieši attiecās uz bērnu, ka es pārāk daudz sevi atdodu viņai, bet viņai mani tik daudz nemaz nevajag. Viņa ir izaugusi, un es saprotu, bērns ir izaudzis, bet es neesmu to sapratusi, ka bērns ir izaudzis un var daudz ko pats izdarīt. Un es mācu sevi, mācu meitu, ka tā, tu tagad esi liela, tev jau 6 gadi, tu pasties, cik tu daudz jau vari pati izdarīt. Tā, man ir jāiziet pameditēt vai vēl kaut ko. Un tik ļoti interesanti, tādas ļoti spēcīgas, dziļas pārmaiņas. Viņai bija tagad nesen dzimšanas diena, un es sevī tā ieeju savā sajūtās un saprotu, es negribu. Es negribu cept kūkas, es negribu taisīt svinības, pagājušajā gadā bija balle, un es negribu. Šogad es vienkārši gribu šo dienu sev, tā ir vispirms dzimšanas diena man, otrā dzimšanas diena, un es vēlos to tā kā sev. Un meitai saka, klausies, piedod, bet es tev nebūs ballīte. Un kas notika? Vienkārši tā diena bija tik maģiska. Viņa visu savā energo laukā sakārtoja. Viņa pateica, viņa grib dāvanas, viņa grib ciemiņus un viņa grib ritīgi tusiņu, un viņa visu to dabūja. Bez manas iesaistes. No rīta lielietus mēs izgājām fantastiskā pastaigā, kur vienkārši visa daba vienkārši teica, tu esi uz pareizā ceļa. Mēs satikām tik daudz buciņus, tik daudz tās dabas enerģijas. Pēc tam atbrauca vīra vecāki ciemos, sadāvināja viņai dāvanas. Mums pašiem bija domāts, ka mēs neko nedāvināsim, nesanāk fiziska laiks ieskriet veiklā. Tas viss sakārtojas, viņa dāvanas arī no mums dabūja. Pēc tam viņa aizbrauca kopā ar vecākiem, viņa aizveda tā kā meitu pie tēta uz darbu,
uz fitnes zāli, uz to zāli, kurā viņai visvairāk patīk, kur ir vienkārši superīgi, kur viss viņai interesē un ir forši un plaši. Un vēl tajā dienā viņiem bija tāds spontāns pēkšņs piedāvājums, ka vīram kā trenerim no tā kā sporta tā centra, viņam kā galvenam ir jānes karoks. Un meita gāja blakus un arī nesa karogu. Nu, kā tu vari tā salikt? Un viss fantastiski. Un tā diena arī priekš manis bija superīga. Tā sajūta, ka es beidzot esmu tā noteicēja savai dzīvē, es varu dzīvot savu dzīvi arī atsevišķi no bērna, un man, un es nezinu, ko vecāki padomāja, jo es viņus nesagaidīju kā klasiski tur ar tortēm un cienastiem. Sveiki, jā, super, jūs manu bērnu aizvadīsiet, super, jūs atvedāt mums dāvanas, našķus, baiga labi, ātri, ārā viņus pat durvīm. Es domāju, nu šausmīga vedekla, bet es tik labi jutos. Un uzreiz atbrauca man draudzene, uztaisījām viņai metamorfozi, visu kaut ko savas lietas padarījām, un tur tāda jauda un tāds spēks nāca ārā. Yes, jā, es esmu beidzot to izdarījusi un savu to enerģiju sev dabūjusi, ka es vairs neesmu tikai mamma. Man ir arī savas intereses un savas lietas, un tā visa procesa laikā man atnāca sajūta, ka mans bērns nav tikai mans bērns. Tas ir vispirms visuma bērns. Lūdzu, mīļais visum, parūpējies par savu bērnu, lai es varu parūpēties par sevi. Tā kā tas bija tāds ļoti dziļš un spēcīgs transformācijas laiks, ko es izbaudīju. Tas man liekas, ka viss lielākais tāds, jā. Un tā kā Indrija teica arī par to, ka bišķiņa pa masāžu tēmu un to, ka tā foršā sajūta, ka tu esi tas visuma instruments un ka pie tevis atnāk vajadzīgie cilvēki tik forši un tu vari darīt savas sirds lietas un tas vienkārši notiek. Un jā, gribu lielu paldies teikt visiem Spoguļu matricai par lielajām pārmaiņām manā dzīvē, un es katru mēnesi priecājos par to, kas ir iztīrījies no manis ārā un kas ir pārmainījies un attīstījies jau nākamā līmenī. Tā kā liels paldies, un lai visiem forša diena. Paldies tev, Inguts, arī. Nu, tad arī tie varēs saklausīt ārkārt kārtējo pārliecību par sevi un uzdrošināšanos un arī nebaidīšanos, un man liekas, tu atkal saviem 18-niekiem parādīja, kā magnēts tu pievelc vienkārši savu realitāti, kur tu esi resursu pārvaldnieks, ja? Ot šādi var, jā, un beigās paskaties, kā ārpasauli, jā, protams, jo brīži, tiešām citreiz mēs tik ļoti, vajag tā, jā, sevišķi, kas saistīts ar ģimenes locekļiem, kad vajag tur kaut kādu ballīti. Starp citu, es no tām mamām, kas ballītes netaisa. Es esmu izgājis tam cauri. Kā ballītes, kur ir ļoti daudz bērnu. Vienreiz, laikam, to biju vecākajiem uztaisījusi 6 vai 5 gadi, 6 bija gadi, jā. Tā kā, kur ir daudz bērni. Tas, kas ir individuāli savā lokā, tas ir citādāk. Jā. Es zinu, ka mēs pie Laurīnas taisījām meitiņai, 5 bija, jā, vai ne? Evelīnai bija, tad toreiz man dziesmiņa bija Evelīnai 5, es atceros, jā. Un bija pašas bildes, un tas ir citādāk, tas ir tādā savā lokā, bet kad tas trendo šobrīd ļoti, kad tu kaut kur noīrēji kaut kādus 20 savus šitos biedrus saicini, un vienkārši pēc tam, ko darīt ar visām tām mantām, visu, ko tā tur sadāvina, un bērni, ne jau viņi tur baigi ar to jubilāru tur ņemās. Jā, viņiem tur forši, viņiem ir atrakcijas, viņiem ir saldumi, viņiem tas, un es saprotu, ka tā nav. Jā, mans bērns var aiziet ciemos, bet vai es gribu pati tanī visā būt, es nezinu. Jā, tā, kad nevis es nezinu, es zinu, ka es negribu. Un jā, un arī uzdrošināties arī ar pašu bērnu parunāt klau. Jā, un varbūt, ka abi divi lielākie bija tā, ka mums tiešām nevajag, mēs gribam ģimeni vai vienkārši kaut ko savu vai kaut kur tam līdzīgi, ok, bet ar mazāko bija tā, ka viņš tad uz daudzām ballītēm pagājis, jā, viņš saka, es arī gribu tādu ballīti. Es saku, labi, paskatīsimies uz 7 gadiem, tagad 6 vēl veiksmīgi izlivierējām tādā ģimenes ballīšu pasākumā, bet paskatīsimies, kas būs pēc tam. Jā, redzēs, ja vajadzēs kaut ko izdomāšu, bet šitas uzdrošināties sev,
cepurnost. Vienkārši cepurnost tas ir. Un rekur jauna pieredze, kur tev ir izdarīts secinājums, kas iedod tālāk drosmi citās reizēs līdzīgi rīkoties, jo tu zini, kas sanāks. Tāpēc, ka tev bija reāli piemēri, un tas ir tas atkal tā mūsu devītniekiem jau ir pieredze, kad jāpieredz, jā, rekur ir, un tev ir pats reāls secinājums, redzi, strādā. Tad kas tev liedz nākamreiz arī citās situācijās līdzīgi jau šo savu aspektu jau pielietot, vienkārši kolosāli, jā. Tā mēs tās savas jaunos ceļus taisām, vienkārši super, milzīgs tev paldies, jā, un lai top viss pārējais arī ar spoguliem, ticu, ka tur jau viss jau notiek un notiksies, noteikti notiksies, tā kā vienkārši spīdi, un lai tiešām viss tālāk aiziet. Tā, kas grib nākošā dalīties pēc laika, kā jums meitenes? Es redzēju, Zandiņu, tu arī ieskrēji, mums tikko arī tik forši, varbūt, kā tev ir laika, tu skaties, zinu, ka Lauriņa briest, Gunitiņa mums arī tūlītās, kā vēlās, droši. Labrīt visām. Gunitiņa, jā. Labrīt. Es nezinu, man diezgan, domāju, būs grūti runāt šorīt. Es daudz nerunāšu. Jo man pēdējās 2 dienas ir, es nezinu, kas notiek. Nē, es aptuveni zinu, bet tā sajūta ir tāda. 2 naktis man ir tādas diezgan murgainas. Traki murgainas. Ja šo nakti es vispār tikpat kā neesmu gulējusi ļoti maz. Vakar arī pēkšņi vienkārši staigāju, nācu uz mājas pusi, paliek slikti. Nu, tā kā ne no šā, ne no tā. Tad visu vakaru nelaba dūša. Vēl joprojām man viņa ir. Un es saprotu, ka tas viss ir saistīts. Pat nezinu, no kura galva vienkārši sāk to stāstīt. Ja viens ir tas, ko es jau teicu, ja, ka pēc šīs dzīvības zieda prakses nekas neapstājās, viss turpinās. Un ienesa kaut kādā tādā dziļumā, no tādā riktīgi dziļumā, kur vēl bija kaut kas ir jālaiž vaļā. Un man ļoti izteikti ir šī attiecību tēma, vispār attiecības. Un ļoti spilgti starp citu ar vīru. Jo gan interesanti, kad mums it kā vienmēr viss ir labi, viss ir forši, bet tas, kas notika tagad pēdējā laikā, jo es vairāk atbrīvoju no sevis to, kas it kā bija saistīts kaut kur ar citiem cilvēkiem, nu vēl kaut kādas senas lietiņas, kas tomēr kaut kur izrādās dziļi bija vēl sēdējušas. Laidu vaļā, jo skaidrāk es redzēju, kā mums mainās mājās komunikācija. Un es nezinu, vienkārši kaut kāda vēl plašāka tā mīlestība ieplūk mājās. Es nezinu, bet viņa ir tāda ļoti gaiša. Varbūt dēļ tā, ka, ko es teicu, dēļ tiem procesiem, kas man nāca ārā, ko es laidu vaļā no sevis, es ieraudzīju arī, ka man blakus ir vīrs, jo es tik ļoti biju aizrāvusies ar savām visām lietām, ka kaut kur man nebija laika, vai kaut kur es nedzirdēju, neieklausījos, un tad man bija tāds apskaidrības moments. Es tā kā vēlos, gaidu no sava vīra to, ka viņš mani dzirdēs, viņš man uzklausīs, viņš būs tā kā klāt vienmēr. Ko daru es? Kur esmu es? Es skrienu, man vajag, galvā skrienu, ja. Man vajag to. Vakarā. Tā vīrs, es esmu tik sagurus, man ir pilna galva ar visādām domām, ar visādām idejām, es nevaru vispār atslāpt, tā kā. Un visu laiku es sapratu, ka es kaut kādā mērā viņu biju nolikusi kaut kur nost. Un tad, kad atnāca šis apskaidrības mirklis, es viņu pēkšņi tā kā ieraudzīju, un viss jau ir mums par atgādinājumiem. Mēs jau visas tās lietas zinām, bet tie atgādinājumi, tā kā mēs kaut kur aizplūstam, kad kas ir svarīgākais?
kas, kas manā dzīvē ir vispār šis svarīgākais, vai, nu, tā kā sevis atdošana svešiem, citiem cilvēkiem, aizmirstot par saviem tuvākajiem, vai tomēr tas tuvākais man ir prioritāte. Jā, mums ļoti, ļoti izmainījās, un es biju vairāk klāt, nevis biju, bet esmu. Un tā ļoti, tas notiek harmoniski. Es esmu vairāk klātesoša, es dzirdu, un līdz ar to es skatos, kā viņš atverās vaļā. Kaut gan nu, man ir tāds vīrs, ka viņš ir ļoti, ļoti foršs un mīļš un jauks, un viss, bet viņam ar to atvēršanos ir problēmas ar runāšanu. Viņiem vienkārši tas tā nebija. nebija mācīts. Man savukārt atkal runāt. Ļauj tikai parunāt. Man ir miljons jautājumu parasti viņam, jau tās atbildes es reti, ka tādas konkrētas sagaidu vienmēr ir tāds labi, normāli, viss kārtībā. Tāda vīrieša atbildes. Bet tagad ir pilnībā kaut kā viss nomainījies, pilnīgi citādāk. Un es ķeru tos momentus, es ķeru tos mirkļus, es reāli par viņiem priecājos. Es tik ļoti kaifoju par to sajūtu. Un jā, atkal tātad es atgriezos pie tām vērtībām, kas tad ir ne jau kaut kur tur ārā, bet patiesībā tepat. Un tas nav pašsaprotami. Tā kā vispār nav pašsaprotami tie cilvēki, kas mums ir apkārt. Jā. Un priekš manis šis laikam bija tas visvērtīgākais, visskaistākais, ko es pamanīju, par ko es ļoti, ļoti priecājos, ka tas notiek, ka tas notika šādi. Un tāpēc tos svētos mirkļus es esmu absolūti pilnīgi tikai klātesoša. Jā, ko es vēl gribēju teikt? Es domāju, cik interesanti. Vakar man bija Instagramā laiviņš, kur es domāju, parunāšu tā atklātāk. Un viss vienkārši uzkārās, un es nevarēju ielikt. Pirmo reizi dzīvē Instagramā man ir bijuši cik laivi. Pirmais, kurš neielikās iekšā. Un galvenais man bija tā sajūta, man vienmēr ir bijusi par to, ka ir lietas, ar kurām es jūtu, ka man ir jāpadalās tad, kad mēs esam klātienes. Vai nu klātienes tikšanās, klātienes pasākumi, šaurā lokā. Tad, kad ir tā tāda īpašā saikne, īpašā tuvība vēl ar tiem cilvēkiem. Bet tas tikpat labi var būt arī online, ja, kaut kādā grupiņā, piemēram. Jau ir izveidojies tas lauks, ja, un kur ir vajadzība par šo runāt. Un es domāju, atkal, ja, tā kā sajūtā bija, es zināju, ka nevajag, bet domāju, labi, taču, jāpamēģina, un nekas, un es vienkārši kārtīgi pasmējos, izgāju, izteigājos, jā. Un tur bija ļoti atkal daudz dažādas pārdomas par šo tēmu. Jā, cik viegli, cik vajag patiesībā viegli tam visam, ko mēs darām, cik vajag pieiet absolūti viegli. Ja nav jēga mēģināt no sevis kaut ko izspiest, izdarīt kaut ko tad, kad tu jūti, ka, nav. Īstenībā nav. Es vienkārši biju kādu laiku par to domājis, ka man tas ir jāizdara. Ja? Un tagad viss labi, šodien es ņemšanu izdarīšu. Ja? Nestrādā tas tā, tas tā nestrādā. Tā sava iekšējā sajūta, tā ir viss pareizākā. Ja mēs mākam sevi dzirdēt, protams, un atšķirt, vai tā ir mana iekšējā sajūta, mana sirds balss, ja, vai tas atkal ir savukārt no ego nāk, no prāta, un tur arī var viegli nomaldīties. Un, jā, un tas, kas tagad vēl ļoti spēcīgi notiek, pārmaiņas fiziskajā. Jo ir tā sajūta, ka tika ņemts šī procesa laikā, tās 108 dienas, šī enerģija un viss tā pildīšanās, kaut ko palaiž, kaut ko atstrādā, bet tā kā tu ņem to enerģiju,
Un man vienā brīdī sanāca, kad es kaut kur, acīm redzot, kaut kādā jomā nebiju atdevusi pietiekoši. Un man bija tādas fiziski nepatīkamas sajūtas ik pa laikam. Un tagad ir tā, ka vienkārši ļoti strauji tas viss šķīst, izšķīst, atdalās un jā, nenāk kaut kā man tie īstie vārdi šorīt. Es atcerējos vienkārši to nevis šīs nakts, bet iepriekšējās nakts sapni, kur man bija traki daudz čūskas sapnī. Nu, tā kā traki daudz. Man nebija īstenībā interesanti bija tas, ka man nebija baigi bail. Es uzmanījos, bet man nebija baiļu. Un bija viena tāda siena ar visādiem karekļiem, no kurienes, man vajadzēja kā kaut ko paņemt. Un es jau zinu, ka tur viņas ir, un es vienkārši neņemu. Un atkal, nu, tā kā es nevaru teikt nodot to sajūtu, izstāstīt, kas bija tur pat to domu apakšā, bet man likās ļoti interesanti, jo parasti es vienmēr baidījos, muku, brēcu un visādas emocijas bija. Tagad tā kā tāda vairāk apzinātība arī sapnī notika, ka viss tā skaidri. Jā. Nu, un, protams, tagad ļoti paralēli nāk viss Latvijas braucienu plānošana, jo tas ir atkal uz tādu ilgāku laiku un kopā šoreiz, un tad es tā ļoti sanāk sadalīti. Ir man šeit uz vietas darbi, ir mājas darbi, ārā darbi vēl joprojām ir traki daudz, un vēl ir Latvijas, gribas visādas Latvijas satikšanās arī. Viss kaut ko gribās. Jā. Jā, paldies tev. Klau, gribēju vēl tās sajūtas var ir kaut kā noformulēt par to, ja pagājušā mēnesī tā sanāk, tika noslēgta šī dzīves ziņa praksa, tā 108 dienas, bet tev kā šīs prakses radītājai, ja pastāsti, kā tu jūties, jo mēs bijām darītājs, arī baudītājs to arī darīja, bet tu kā tas radītājs, tas pirmavots, ko mēs beigās sapratām, ka tas viss nācis vispār, ka tas nekas tāds nekur neeksistē, tieši tā kā tu to esi ienesusi, un kā tu tenī jūties, un kur tu, varbūt kā tu smēlēs to pārliecību, jo es tā kā, saprotu, ka tas ir pilnīgā aklā versijā, no fiziskā viedokļa tajā aklā versijā, bet tu zini, kā būs un kas ir nākamais solis. Pat ne ar prātu tu zini, bet es saprotu, ka tu zini ar kaut kādām citām maņām bez maz vai, ja? Un šo pārliecību un to kodolu, kā tu viņu vispār tā noturēji un tā bezbēlīgi turpināji tiešām, un arī kur ir, un hops, tadā, un viss notika. Jā, es vēl joprojām brīnos. Kā tas notika un no kurienes tas notika, jo tas tā arī bija, vienkārši atnāca zināšana, atnāca impulss par pirmajiem soļiem. Principā nebija, kā jau es teicu, vairākas reizes stāstīju, ka nebija tāds kopējais plāns, skaidrs pašā sākumā, bet es zināju tos pirmos soļus, un es vienkārši tajā gāju. Man vispār nebija tā kā, man bija šaubas, ne kaut kādas, nezinu, man pat nenāca tās domas par to, kā tālāk, ko tālāk, vispār nē. Tagad ir šis mirklis, ir pirmais cikls, mēs ejam tajā iekšā, es saprotu, kas ir jādara, tikai tas, ka tīri praktiskās lietas, tur man bija jāpieslēdzās un jāsadara, ja, darīt. Un tad, kad kaut kādā momentā es jūtu, es neatceros vairs precīzi kurā, bet tad, kad tajā pirmajā ciklā sāka iet kaut kas jau tā kā uz otru pusi, man reāli sajūta tāda, ka man ielādē jaunu informāciju par nākošo ciklu. Tātad nākošais ir šāds. Man tāds, labi, ok. Un arī interesanti nebija satraukumi par to, sanāks vai nesanāks. Man bija tāds, labi, mēģinu, kā būs, tā būs. Man reāli bija tāds, ja vajag, tā vajag, pamēģinās. Viss ir uz tādu bija, pamēģinam. Bet iekšā man bija absolūta pārliecība par to,
ko es daru, un tā sajūta, ka es tieku virzīta tajā iekšā. Nu, tas ir tā kā 100% un vispār man, nu, pilnīgi skaidri, ja. Labi, man atnāk par to, kas būs otrajā ciklā. Skaidrs. Es jau jūtu, ka tuvojās jau atkal noslēgums otrajam. Man atnāk par to, kam ir jābūt trešajā. Es tā kā vēl mēģinu kaut ko, varbūt tā. Nē, ir jābūt šādi. Nu, labi, nu, ja šādi, tad šādi, nu, ejam tālāk. Un man bija, un es, tā pārliecība par to, ka viss ir pareizi, man apstiprinājāt, principā jūs ar to, cik ļoti jūs iegājāt tajā iekšā un ar to vēlmi turpināt. Un es sapratu, jā, ka tas viss tur ir kaut kāds tiešām lielāks mērķis tam visam, tur ir augstāka vadība, un es tikai varēju priecāties par to, kas notiek, par to, kā tas viss notiek. No vienas puses, es ļoti izbaudīju to procesu. Es ļoti viņu izbaudīju. Nu, tā kā tiešām. Patiesībā es jau vēl turpinu, man jau vēl otra grupiņa vēl notiek. Bet tas ir citādāk. Ja? Tāpēc, ka tas pirmais vilnis, viņš tomēr nāca tā savādāk. Varbūt arī tas, ka pirmajā jūs bijāt daudz vairāk. Arī tā uzmanība un viss, un man pašai, kamēr es saprotu, kas notiek, tagad jau man ir kaut kādas sagatavas. Tagad ir mazliet citādāk. Un tā sajūta man ļoti patika, jā, gan būt klāt, gan vērot visu, kas notiek ar jums. Man ļoti patika tā dalīšanās. Tas viss, nu tā kā priekš manis tas bija, nu kā priekš manis, es to redzēju kā tādu kārtīgu grupas terapiju, varētu teikt. Un es redzēju arī, redzēju, bet ne tā kā ar acīm redzēju savām šīm divām, ja, bet es redzēju, man bija tāds skaidrs, saprotams arī, cik kura ir iekšā tajā visā procesā, bet nevis ar vērtējumu, ai tu tur par maz, vai tu tur vai vajadzētu vairāk vai kā, bet tas, ka vienkārši es redzu, kā tas viss notiek un kā balansējās arī tas lauks visu laiku. Ļoti interesanti. Un tagad, kad noslēdzās 5. cikls, jā, bija tas, ko mēs runājām, bija šī noslēdzošā sajūta, ka viss ir noslēdzies, un tagad man aizgāja tas vilnis, kad man notiek pastiprināti, es saku, gan fiziskā līmenī, principā visos līmeņos vienkārši notiek pārtransformēšanās. Man tik ļoti strauji viss mainās, ka es vienkārši domāju, interesanti. Kas būs pēc tam? Kas būs tā kā pēc tam? Kas nāks šī vietā? Ļoti spēcīgi. Es sākumā, tā kā es zināju, ka tas nesīs lielu vērtību, bet es nezināju, ka tik lielu. Tā kā man vispār nebija nojausmas par to, cik ļoti tas var izmainīt. Un tas var izmainīt tad, ja mēs esam iekšā. Un šo, es saprotu, ir jāatgādina miljoniem reižu. Nepietiek vienreiz pateikt, tas tiešām ir jāatgādina un jāatgādina, ka jo tu vairāk būsi tur un darīsi, jo lielākas pārmaiņas sagaida. Un es domāju, Kinsī, tu to arī noteikti var apstiprināt, jo tu vispār biji, man liekas, ar visām 4, 6, nezinu, cik tev tur ar visu sevi iekšā, ar visām savām šūniņām, ja. Un līdz ar to var redzēt arī, cik intensīvas vai cik straujas ir šīs pārmaiņas. Visiem notiek, bet tie, kas varbūt ar mazāku atdevi iet iekšā, viņi vienkārši nav tik intensīvi. Jā. Nu jā, kaut kā tā. Es esmu ļoti pateicīga visām jums. Es esmu ļoti pateicīga vispār visumam un par šo, kas notika. Jā. Un tāpēc es turpināšu. Mums turpināsies tūlīt jau jaunā grupiņa arī. Vai te zināms datumiņš, kad? Principā ir tā, tagad formējās grupa, tūlīt es lieku iekšā, vēl principā ir pēdējās dienas, kad var pieteikties, un es nevaru pateikt precīzi, kurā dienā, bet tas būs šīs nedēļas laikā, ja? Tas var būt
sestdien, svētdien, varbūt pirmdien, jo es visu laiku taustu to sajūtu, kad ir šis gatavības mirklis, lai nav tā, ka es no prāta tagad ielieku atkal plānotājā kaut kā datumu, bet kā tas viss saveidojās, saliekās, un tad, kad ir visi, jo man ir sajūta, ka vēl nav visi atnākuši, un tāpēc arī nav šis konkrētais datums. Un tāpēc tagad notiek jau lekšana iekšā, un vienkārši nesīsimies tālāk, un tagad sanāks atkal mums saulgrieži, tagad vasaras saulgrieži, un tā. Nē, tiešām, lai top, un tie, kas arī klausās un dzird, un tiešām, ja jums rezonē, lecat iekšā, ja jūs jūtat, ka jūs esat tie, kam ir jāielec iekšā, tiem noslēdzošiem cilvēkiem, tad lecat iekšā, vai arī jūs kaut kad vēlāk šo ierakstu skatāties, kad jau viss cikls notiek, ka kaut kas būs arī citi cikli, vienkārši jautājiet Gunitē par tiešo, un viss notiksies. Jā, un par tiem, par vīru un visām tām pārmaiņām, man liekas, mums atkal kaut kādi līdzīgie lauki. Ja man paralēli vienkārši Andrīm tagad tā, viņam pašam notiek. Reāli tas, ka, es nezinu, es tik ļoti biju sevi, kad es vienkārši skatos, jo tagad reāli es teikšu, tur brūk. Tur reāli šobrīd brūk, tanī it sevišķi visā darba vidē. Tas ir, viņš saka, nekad nekas tāds nav bijis, viņš tik man nāk vaļā, atbrauc mājās, tā, ir sūdi. Es saku, cik ļoti? Nē, tas ir nopietni, vienkārši tā, un pēc tam aiziet, saku, labi, atkal nākamajā dienā atnāk, ir vēl lielāka sūdi, es saku, nopietni, kas? Tur tā un šitā, vakar atbrauc, tā viss, ir vispār pakaļā. Man iekšā ir tāds miers, es nesaprotu, kas tas ir. Man kaut kā, es vakar ar savām avenēm aizbraucu tur ar avēju, un man iekšā es par to piedomāju, un es tā kā, bet ir tāds, ne tikai miers, bet tāds tā kā, yes, tā kā, wow, super, bet, stulbi priecāties, tā liekas, jā, viņš ir vienkārši tādā, wow. Un tad mazie tie momenti, kad tu ar atslēgu vārdiem vienkārši kā novērotājs ļaut partnerim tur iziet cauri tam visam šuri-muri, kas tur notiek. Tu vienkārši esi klātesoša, un kaut kāda atslēga vārda vakar man arī vakarā atnāca, un es saprotu, ka tas ir uz to viņa potenciālu, kur viņš varās. Un viņš pats nosauc šos atslēgu vārdus, bet viņš viņus vēl varbūt nepiefiksē, ka tas ir tas cēlonis un iemesls, ka tā analīze kāda notiek, bet es saprotu, būt klātesošiem vienkārši un klausīties, neuzmākties ar saviem padomiem. Es tik kārtējo reizi apstiprināju, tu zini, bet es tev ticu. Reāli zinu, ka tavā gadījumā, šī vienkārši kaut kas tāds atnāks, viņš tā rezultēsies. Es saku, mēs pēc tam ilgi par to vēl, atcerēsimies, ja? Un tas ir viss, ko es varu, bet tā pārliecība, es saku, ja es sev ticētu tik ļoti, kā es ticu par citiem, es nezinu, es vēl tālāk tiktu, bet kur viņa nāk tā ticība priekš citiem, es nezinu. Bet atkal apstiprinājums, ka tu strādā ar sevi, notiek tavējiem kaut kas arī notiek. Laukā kopā viss kaut kas, tas ir vienkārši fenomenāli. Bet tā, ka, pamatīgi, pamatīgi arī mammai, tētim, tur arī savas lietas kustās, kas vispār viņi dzīvo nesaist, tā no mums, jā. Man bērniem šeit tās pērlītes bija atnesuši, un saprotu, tu redz kā, un nevajag taču uz citiem koncentrēties, uz sevi tikai koncentrēties, un vienkārši tā viss pasaule mainās, bet tas ir superīgi, tā kā, jā, pat tas koplauks, man liekas, super, paldies, Vīro, paldies tev viss, un tiešām, lai viss notiek, lai izdodās tanī, lai turpina nākt un viss, lai rodās, veidojās, tā kā, jā, paldies tam viss. Tā, es tagad zinu, ka Gitiņa, man liekas, tev ir ar laiku, vai ne? Es tev varbūt dodu vārdu, kā tu jūti, jā? Jā, ja kā es jūtu, tā es nezināju, ka man būs jārunā. Es biju gatava klausīties. Biju gatava runāt, bet labi, es mācos, kas notiek, to pieņemt. Tas laikam ir mans māja izaicinājums. Pieņemt to, kas nāk ar domu, ka tam ir jābūt. Un tā kā tu vienmēr saki, vislabākā saruna notiek tad, kad tu viņu neesi plānojusi. Un melnraksts nav. Tad, laikam ir tā, ka es arī mājās sajūtu vislielākos impulsus kaut ko darīt. Un vēlreiz sapratu, ka kaut kam ir jāsabrūk, un mums laikam vajag izdiet kaut kā pa labam. Laikam man nesanāca saprast, kad vajag kustēties, jo šīs idejas, kas man ir prātā, viņas nav jaunas, viņas vienmēr bija, bet es vienmēr atradu 101 iemeslu, kāpēc mazliet atlikšu. Un tad kaut kas notika īsti pat
īsti pat nekas tāds, kas veicinātu tāds katastrofāls. Vienkārši iekšējas pārmaiņas, kad es sapratu, ka es tā vairs negribu. Es gribu pa jaunam. Un vispār, bet mani tā izturēties nedrīkst. Un tā apziņa, kad mēs saprotam, kā mēs gribam, lai pret mums izturās, un tad es sāku domāt, kā es vispār pati pret sevi izturos. Un tas, kas maijā arī, ko es sāku domāt, saprast, vērtēt, bija, ko es gribu, ko es pati gribu, kā es jūtos ar visu to, kas dzīvē manā notiek. Un tad, kad es to sāku analizēt un sāku saprast, ka es ļoti daudz ko daru pati, tā kā es negribu. Un, mans maija izaicinājums bija saprast, kā es gribu un sākt darīt, tā kā es gribu. Un tad es sajūtu impulsus vienkārši darīt. Man pēkšņi nāca prātā bija ļoti daudz jautājumu iepriekš, uz kuriem nebija atbilžu. Un tad pāris dienas laikā tās atbildes vienkārši nāca. Nāca tik spēcīgi, nāca tik ļoti, tā kā es nezināju, kur likties. Tad, tas, ko es darīju, es ļoti daudz staigāju, man vajadzēja klusumu, lai es visas šīs atbildes varētu sagramot, salikt pa plauktiņiem. Un tad, kad es tā sadarīju, es sapratu, ka man ir jāsāk darīt lietas, kas man patīk. Un kas mani saista darbs ar bērniem, apzinātība, un es vienmēr saku, man ļoti patīk mācīt bērnus, jo es mācos vairāk nekā viņi. Vienkārši man liekas, ka man ir vieglāk saprast, uztvert, kā dzīvē viss ir sakārtots, tad, kad es it kā viņiem mācu un stāstu, un es to atgriezenisko saiti no viņiem dzirdu, un es saprotu, bet tā tiešām ir. Un, laikam man personīgi ir ļoti svarīgi, lai mūsu bērni ir laimīgāki un lai viņiem tā dzīve, neteiksim, kad ir vieglāka, bet tas, kas man patīk, kad viņos jau no pusaudžu vecuma viņi saprot, ka viņi ir savas dzīves radītāji. Un šī atziņa, kad viņi pie tās nonāk, manuprāt, ir tik vērtīga, jo katru reizi tas atgādina man, Gita, arī tu esi savas dzīves radītāju, un viss, kas ar tevi notiek, viss, kas tev ir vai kas tev nav, ir tevis radīts. Un tas īstenībā dod man iedvesmu. Tas dod man iedvesmu iet bez vērtēšanas tādas, bez salīdzināšanas, bet ar savu sajūtu, vai tas ir mans, vai tas nav mans. Un laikam ir parādījusies drosme uzdrošināties vienkārši darīt. Un ja kādam tas der, brīnišķīgi, ja kādam tas nedara, tad tas arī ir brīnišķīgi, jo tas der man. Jo darot tā, jūtos labi, man tas sagādā prieku. Dievs, kāds kaut ko saprata no manis teiktā? Saprata, ļoti paši tu visu izstāstīji. Varbūt padalies, kas ir tas, ko tu arī tagad dari ar bērniem? Mans drusciņš šo tā. Tā, mans jaunais projekts, ko es beidzot es līdz šim, es vadu latviešu valodu bērniem. Mani bērni, kas pie manis nāk, īstenībā tie ir bērni, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda. Un citreiz, kad es sāku domāt, kāpēc? Un es sapratu, jo mēs jau zinām, ka mēs piedzimstam tādā ģimenē, kas mums dod šo mūsu iespēju piepildīt savu misiju. Un tad es domāju, bet Gita, paskaties, tieši vakar man šī doma ienāca prātā, tu taču piedzimi bilingvālajā ģimenē, kur gan latviski, gan krievu valoda izmantota tiek vienlīdzīgi. Un nav šīs, jo man ir brīnišķīgas kolēģes, bet viņām mazliet pret to krievu valodu ir tāda distancēšanās, ļoti viņas tādas kategoriskas. Un es domāju, bet es spēju, manī tas neizraisa nekādu iekšēju konfliktu. Es spēju viņus saprast, un es domāju, tāpēc tie ir mani bērni, kuriem esmu vajadzīga jo viņi no manis, viņi pie manis jūtas labi. Es laikam teikšu tā, un es ar viņiem jūtos labi.
Un tā iespēja viens otram palīdzēt, kad viņi attīstās, un tas ir regulāri strādājot. Šodien arī man ir, es esmu tā ļaunā skolotāja, kurai ir ļoti daudz vasaras darbinieki. Un tad viņi pārējie skolotāji domā, tev darīt nav ko vasarā. Bet mēs šodien tieši ar kolēģi runājām, redzēt to progresu, kad bērns visu gadu likās, es nezinu, ko darīt. Bet te 3 dienas vienkārši darbs un tāds milzīgs progress, kad mani tas pašu pārsteidza, un es sapratu, kad lūk, kur ir regularitāte. Tāpēc ir vajadzīgi, ka mans darbs, ko es daru vasarā, man arī kolēģis saka, tev par maz darba, kāpēc tu atvaļinājumā atvēri, tā kā nodarbības bērniem. Bet es saku, bet es tur nenogurstu, tur es gūstu gandarījumu. Un es redzu, ka tas ir vajadzīgs, jo, ja ir regulārs darbs, ir milzīgs progress. Bērniem skolā kāpēc nepatīk, jo viņiem tur ir grūti, viņi nesaprot. Un tagad, kad es skatu puisītes, vienkārši viņš šodien ar tādu prieku lasīja. Viņš vēl burtus viņam visus nevar atcerēties, bet viņam šodien izdevās, es uz viņu skatos. Viņš ar tādu gandarījumu izlasa, darbojās. Un es domāju, kā tas ir iespējams? Ir tikai 3. diena, kad viņš nāk. Un tad es tās mazās, tās ir manas zīmes, kad es redzu, ka es esmu uz pareizā ceļa. Jā, mans lielākais izaicinājums bija noīrēt savas telpas, jo pirms tam es tā kā biju tāds blakus īrnieks. Ja man neviena nav, tad es neko nezaudēju. Tagad es uzņēmos šo, jo es sapratu, ka tajās blakus telpās jau ir ļoti forši, bet tur ir citu cilvēku kārtība. Es gribu savu kārtību, man vajag, lai tajā telpā ir pareizā aura, lai tajā telpā bērni ir, lai es tur justos labi, un lai bērni tur justos labi. Un tad man nav citu variantu. Man nācās īrēt savas telpas, jo citur es to dabūt nevaru. Un tā kā teica iepriekšējā runātāja, es vienkārši to sajūtu, ar prātu izslēdzu domas, kā tas būs iespējams, vai tev vispār būs bērni, vai tev noseksies tie maksājumi. Un es sapratu, viss būs, ja es to sajūtu, ja tas ir mans impulss, viss būs kārtībā. Tātad to vajag darīt. Nepamēģināšu, nekad neuzzināšu. Un tā tapa vieta, kur ar moto gribu, varu, daru, viss izdodas. Un vasarā tātad tās ir latviešu valodas nodarbības, gan grupu, gan individuāls. Un, protams, ar rudeni būs apzinātības nodarbības bērniem, ceļojums uz sevi, kur caur stāstiem, caur apzinātības vingrinājumiem bērni iepazīst sevi un veido tādu dzīvi, kādu viņi vēlas. Vienkārši super. Rekā. Un atkal, par sajūtu, rekā jau viena otru jūs papildinājāt. Kur ir, vai ne? Vienkārši tam noticēt, un tiešām tās visas pārējās lietas, ko prāts brīžam uzliekās šķērsli, Mēs to šķērsli noņemam nost, un mēs ejam pa ceļu vienkārši. Jā, es arī mācos uzticēties sajūtām, jo saprotu, ka prāts spēj pievilt, bet sajūtas viņas ir īstās. Pat ja nav, es jau esmu arī saku, pat ja nav īstais rezultāts, ko mēs bijām izplānojuši, bet tas rezultāts, kas būs, tas būs īstais rezultāts, jebkurā gadījumā. Vienkārši fantastiski. Es vēl mazu lietiņu gribēju, ja tu vari bišķi papildināt, iedrošināt. Tas ir bišķīgs piemērs, kad mēs toreiz tikāmies forši nesen, brīvā dabā. Te foršas ir piemērs esot, mums sociālās tēma esot arī sistemātiskā vidē, tu atrodi tomēr laiku, kā tu gribi pa savam, un šis variants, ja tu vari bišķītiņās padalīties, ka tu, it kā esi tur, bet tu esi kaut kur citur, bet redzi, kā apvienot liederīgu ar patīk. Jā, es arī to sapratu. It kā es esmu darba cilvēks ar darba laiku noteiktu, tātad stundas ir pēc plāna, visam ir jānotiek un vienmēr ir tā kā darba režīms, bet to, ko es esmu pamanījusi, arī uzticoties sajūtām, kad ja kaut ko vajag, viss saliekas, tā, lai visam pietiktu laiks. Tajā dienā, kad mēs sarunājām satikties, vienkārši man nebija nekas ielikts, nekāda sapulce, nekas tāds.
kāpēc man būtu obligāti jābūt skolā. Es ar tevi satikos, neskatoties uz to, ka viena kolēģi man zvanīja, un priekšniece pēc tam zvanīja un teica, vai tev kolēģi nenodeva? Es teicu, nodeva, drīz būšu. Un tiešām nekas traks te notika, nekāda aizrādījuma arī ne. Es vienkārši atbraucu, visu mēs izrunājām, un es sapratu, ir jākomunicē vienkārši. Un, jo citreiz mūsu bailes, mēs jau pat neesam uzsākuši dialogu, bet jau, laikam es nevarēšu. Ja es pajautāju, nē, kurš tad izdarīs, ja ne es? Bet nē, ja ir sajūta, ka mēs varam un kaut ko vajag, pat tagad es skatos, man jau ir saplānota visa vasara, jau tur ir bez maz vai pa stundām, un tagad nāk kāda sapulce klāt un vēl, un tad es to plānu atvēru vaļā vakar. Ielpoju, skatos, bet tieši manos starplaikos, kad man nekas nav ielikts. Kad ar to es arī sāku paļauties uz visumu ar tādu ziņu, ja man to vajag izdarīt, ja man tur ir jābūt, tad viss saliksies, lai es tur tieku. Ja pēkšņi kaut kas būs tāds, kāpēc es netikšu, tas nozīmē, ka varbūt man tur šajā reizē nebija jābūt. Un tā salikās visa mana vasara. Tā kā tāda puzle, pats no sevis. Ja kaut kas nāk klāt, tad tieši tajā vietiņā, kur ir brīvs. Un vienkārši jāmācās paļauties. Reāli rezultātā pie šādas skaistas plānošanas, jeb strukturizēšanas un ļaut, lai elastīgi viņš pats no sevis mainās, stress arī mazinās, vai ne? Jā, noteikti. Es esmu sapratusi, ka jābeidz runāt ar cilvēkiem savā prātā. Vajag, ja kaut kas tiešām ir, jāiet un jāizrunā. Jo tas runāšana savā prātā, kad otrs, jo mēs jau nezinām, kāda būs otra cilvēka reakcija. Un šitas ir vienkārši. Super. Tā ir jauda, cik daudz mēs bieži vien savu sadomājamies, vai ne? Nekas nav noticies, neprasīšu nekas, bet jau viss nekas nebūs, jā? Jā. Bet tā ir atruna, lai neko nedarītu. Man tā bija atruna laikam jau 1,5 gadu, lai neko nedarītu. Un tagad viss notiek super. Jā. Paldies tā, mīļā. Vai tu gribi kaut ko vēl papildināt vai pagāt? Nē, laikam nē. Paldies par iespēju izrunāties. Jā. Es jūtos labāk. Mēs jau teicām, tas, ko es esmu pamanījusi, man tiešām pēc visām tām pārmaiņām, kad es tiku pie savām praktiski atbildēm uz jautājumiem, tad tas, ko es jūtu, ka man vajag runāt. Un ja vēl ir kāds, kas klausās, vispār ideāli. Tāpēc paldies par iespēju runāt. Laipni aicināta pulciņā, tieši tā. Varam droši runāt. Paldies tev, mīļā. Paldies. Tā. Lauriņa, būsi nobrīdus? Jā. Arī par saviem brīdumiem. Dzirdat mani, ja? Jā. Man gribas teikt, ka maijs ir pagājis ļoti mīlestības un pateicības enerģijā izteikti. Un tad domāju, no kura gala lai es sāku. Laikam ar attiecībām. Šorīt pārklausījos, ko es sarunāju par aprīli, un kas vēl bija tad aktuāls. Un daudz no jums zina, ka es attiecībās ar savu draugu, mēs bijām iedevuši sev attālumu, vienatni, tādu palaišanu brīvībā. Un interesanti, ka nebija jāpaiet pat vesela mēnesim, kad viss ļoti transformējās. Un varbūt pat netik daudz no manas puses, kā drauga transformācija vienkārši, man visu maija mēnesi vēl bija tāda neaptverama. Bet, es maijā mēģināju, piedzīvot to, kā ir, kad, ka mīlestības enerģija plūst uz mani, man veltīta, jo liekas, līdz šim es tās attiecībās tā kā arī atkal no sevis devu, un ko es pagājušreiz minēju, kad ir jāatcerās, sievietē primāri ir jāmīl pašai sevi, un nedrīkst tā kā pat daudz nodoties otram. Un tagad savukārt atkal ļoti interesanti tāda pozīcija atkal no drauga puses, ka viņš sevī atverot vispār dzīvības un mīlestības enerģiju, un sajūtot kaut kādas tādas jūtas, kā viņš saka, nekad dzīvē nav jutis,
Viņam atkal ir sajūta, tas interesanti arī, varbūt citi pāri var, nu, tā kā būtu interesanti dzirdēt citu pāri kontekstā. Viņš kā vīrietis ir sajūtis, ka viņš primāri grib palīdzēt man. Ļoti, nu jā, tas tā interesanti, un nu, vispār viņš varbūt droši vien no malas skatoties ieraudzīja vispār mani jau ar citām acīm, manu visu devumu sievietēm vai visu šo te manu vīziju, misiju, kalpošanas darbu, ko es jau veicu un vēl gribu turpināt plašāk un jau skaidrāk. Viņš saka, es noticēju tavai vīzijai un es gribu tev palīdzēt to īstenot. Un es saku, es pilnīgi tā kā apmulsus, tiešām tā kā man palīdzēt un darīt visu, lai mēs te varam, nu, kaut ko vairāk, nu, tur nezinu, uzbūvēt un darīt vēl pieejamāku vai vēl skaistāku un tā tālāk. Un jā, man bija īstenībā jāpierod pie tās sajūtas, ka kāds grib tā par mani, nu, tā kā par mani padomāt un par mani gādāt un lai tas mans ceļš aiziet. Un tas lika ar tā aizdomāties, jā, patiesībā, vai tas nav tā arī bijis, bet, nu, kas man ļoti arī vai pietrūcis un patiesībā ir gribējies, kad nevis tāds, nu, kur tev tur, nezinu, nauda un dari, kā tu tur gribi, bet tieši šī te klātbūtnes sajūta attiecībās, kad es te būšu, es tev palīdzēšu, mēs tur pārliksim, mēs to izdarīsim, dari, es tev ticu un es redzu, tas notiks un es gribu, lai tas notiek. Un vēl tas, kad vīrietis saprot to, kad viņš darot labu savai sievietei un darot visu tā palīdzošo un viņu ceļošu un piepildošu, viņš caur to savukārt atkal gūst sev. Un es pilnīgi ticu, kad caur šo sajūtu, ka viņš ir palīdzējis otram augt un kaut ko sasniegt un piedzīvot, viņš caur to sev savukārt būs arī, nu, teiksim, skaidrība par savu īsto nodarbi vai to ceļu, kā tas viss pavērsīsies un kā viņš pats sevi vēl līdz galam piepildīs. Nu, jā, man un ļoti interesanti, ka varbūt tādas, es jau uzreiz gribu tā padalīties arī ar citām dāmām vai pāriem, nu, tādas jau nianses, kas varbūt ļoti spēcinošas vēl tālāk jūsu attiecībās, ko arī Kaspars minēja, kas viņam ļoti, nu, kas bija tās nianses, kas ļāva visam tik ātrāk transformēties, tas, kad viņš jutās, nu, brīvībā. Bet tā tad mēs arī esot, nu, blakus varam tomēr apzināti dot viens otram brīvību un nekontrolēts, ja, ko atzīšos man, tas ir vēl kaut kas, kas man pašai sevi ir jāizravē, nekontrolēt, un, nu, ja vai ne tāda, nu, tā kā sievietes tāda kontrola, kad mēs to, kad mēs šito, kad mēs to, un kad būs tas. Un lūk, tas viss bija palaists vaļā, un tas noteikti ir bijis viens no momentiem, kas ļoti deva, nu, vērtīgumu, jā, mums pilnīgi citā līmenī sākt satikties no jauna. Un tad es tomēr ļoti gribu pieminēt to, ka viņš arī to vēl vakarā vēl apstiprināja. Nu, es teiktu, vīrietis grib sev līdzās redzēt un just sievišķīgu sievieti. Un tas ir tas, ko Kaspars arī atzīst, pārskatījis tur manas bildes un kopīgās bildes, un viņš saka, ja viņam līdz šim varbūt gribējās, lai es kaut kā tādā roķīga un ādas tērvos un kaut kāds, es nezinu, it kā gribēja redzēt citu, bet caur šo attālināšanos viņš tieši ir sapratis un sajūtis vārds, ka tas tāds sievišķīgais trauslums un skaistums, kas ir manī, ka tas patiesībā ir tas, kas viņu nenormāli pievelk un ka tajā viņš redz to, kur viņš pat faktiski kļūst vīrišķīgāks. Ja, nevis caur manu kā sievieti tādu kaut kādu vīrišķo enerģiju, to aspektu, bet tieši caur manu ļaušanos būt pa īstam sievietei un sievišķīgai un maigai un jūtīgai un tā tālāk. Nu, lūk, varbūt tas kādam jau var arī kaut kur noderēt, palikt zemapziņā un varbūt apzināti tikt pielietots tomēr. Nu, lūk, bet ir interesanti, ka, jā, arī ir aktuāls jautājums arī pašu starpā. Mēs to tā apspriežam un saprotam, ka pieķeršanās un
iemīlēšanās vai mīlestības enerģijā būt vai pieķeršanās sajūtā būt vai tādā piereduma sajūtā ir pilnīgi divas dažādas lietas, jo tas, kā šobrīd viss notiek, esot tāda apusējā, bet izteikti no viņa puses šai mīlestības enerģijā, vienkārši liekas, diena pret nakti viņš neko tā daudz negribēja darboties. Tagad viņam vienkārši ir spēks un enerģija, un viņš iet, un mēs darīsim to, un es redzu, un mēs to, un mēs to šito. Un tas ir tik fantastiski, un redzēt to mīlestības spēku darbībā, un vienkārši viss notiek pilnīgi savādāk. Jā, interesanti, ka maijs man atnes arī atkal veselības pārbaudījumu, vienkārši kaut kāds vīrus, tagadējais vīrus, kurš nebeidzas ārstē vai neārstē pēc nedēļas, bet kurš pēc nedēļas tikai pāriet citā fāzē un varbūt pat vēl trakākā. Un šīs slimošanas ietvaros es biju kaut kādas vairākas dienas pilnīgi bez smaržas un garšas sajūtas un vispār tāda kā vati uz ausīm. Maģiski, pat Young Living stiprās ēteriskās eļļas, ņēma jebkuru pudeli nulle, vispār neko nejūtas, vienkārši tāds šoks, bet es nesatraucos, es ticēju, ka tas viss atties, un es viņas apzināti tāpat smērēju, Inesīte arī vēl rekomendēja, vienkārši smērēju apceļiem, lai viņas jau elpojās, es nejūtu, bet viņas jau tāpat elpojās. Laiks nebija ilgi, bet vispār arī šī te saslimšana tieši maijā arī ir ļoti tāda, es to uztveru tādā apzinātībā, kad novērtēt tiešām pateicībā par to, ka mēs spējam katru dienu sajust smaržu, sajust garšu, sadzirdēt, jā, jo, tas liekas pašsaprotams, bet tā ir tāda dāvana, un tajā brīdī, kāda var būt runa par dzīves baudīšanu, un arī kā ir šī mīlestības enerģija, kurā es esmu, un kurā mēs tuvojamies no jauna viens otram, bet es nejūtu smaržu, un tā kā liekas tāda pusdzīve, tāda pusbaudīšana, vai vispār, kas tā vispār par dzīves baudīšanu, ja tu nejūt tiešām garšu un smaržu, un tas tiešām man apstiprināja to visu, es gaidu, kad atgriezīsies, un es tā izbaudīšu atkal katru ziediņus, kas tad zied, un ēdienu, un izgaršošu, un vienkārši baudīšu, kad es to varu, kad tas man ir dots, un es esmu atkal vesela. Jā, bet darbos ir arī ļoti, ļoti maģiski. 12. enerģija izteikti arvien ceļās ārā un piepildās. Man 12. enerģija ir dvēseles centrā, savukārt Kasparam ir apziņā, un arī es redzu tur tās līdzības, kad viss šis, kas notiek, kaut kā tās 12. enerģijas tā kā ļoti virmo arvien spēcīgāk. Bet tā, teiksim, saistībā tiešām ar tiem darbiem, es pagājušajā mēnesī arī minēju, ka es pie Kristīnas Jansonas, jau ir pagājis tas kurs, ļoti vērtīgs par sirds stratēģiju, kā, vadīt, tādu no sirds nākošu stratēģiju, ja, ne tik daudz tā klasiski, kā zīmolu un biznesu taisa, bet tiešām, kā es vienmēr kaut kur dziļi esmu jutusi, tādā kalpošanā. 12. enerģija ir pa kalpošanu. Un ļoti, un bija viena no šīm te pirmdienas praksēm bija par tēmu pārdot vai kalpot. Un bija interesanti, ka viņa sāk ar to, ka visām dalībniecēm izprasīja, kā jūs jūtaties par pārdošanu un kā jūs jūtaties par kalpošanu. Man nebija tur ilgi jādomā, es saku, ja es prastu pārdot, es te nesēdētu, man šis kurs nav vajadzīgs. Savukārt kalpotas varētu katru dienu, no rīta līdz vakaram. Un kad viss ir izstāstījuši savu sajūtu, un daudzām ir dažādi, un tad Kristīna saka, jo vairāk jūs kalposiet, jo bagātāk jūs būsiet. Un tā lekcija man vienkārši, tādu iedeva, mega apstiprinājumu vienkārši manai sajūtai, es teiktu, no bērnības. Man nevienā vizualizācijā nav ielikts, ko es strādāšu, kas es būšu, ko es darīšu, kādā darbā iešu. Bet šī kalpošana vienmēr ir bijusi, es gribu visai pasaulē darīt labu ar kaut kādām saviem talantiem, spējām un pieredzēm. Un tajā reizē es vienkārši, man pilnīgi, tāds lielais apstiprinājums, ko es esmu iekšēji jutusi,
kāds to pasaka skaļi, es to droši varu darīt, es varu pasniegt pasaulē, ka es nevis kaut ko tirgoju un kāds man biznesa, bet es kalpoju. Un es tev varu kalpot ar šito visu. Un procesā man ir šo stāstu vispār izstāstīt un kaut kā ietērpt materiālā un tiešām palaist pasaulē. Bet arī tās tieši fiziskās un praktiskās lietas, kā es kalpošu, arī maijā tas viss ir tā saslēdzies, pat arī caur vienu pašvaldības projektu, kur es saņēmu drosmi pieteikties, parādīt, kā mēs varam mazināt atkritumus, kā mēs varam skaisti savā vidē kartonu kasti pārvērst līdz kolosāli skaistam interjera elementam. Tur gan man ir bēda, kad ir, man diezgan atnāca cilvēki it kā pietiekami beigās, bet kopumā man bišķi sāp sirds par to, kad tiek sponsorēti dažādi šie te projekti, bet beigās tā atdeva nemaz nav tik liela. Un kad tas tā, kaut ko tur parunāja, kaut ko, cik tur atnāca, tik atnāca. Bet arī šis jau bija man tāds kalpošanas ar prieku darbs. Pie tam es biju pusvesela, es reāli ar temperatūru aizgāju tur to vadīt, bet es gāju, kopumā ar prieku un deksmi nodot cilvēkiem šo te prasmi un iemaņu un padomāt par to, ko vajag pirkt un ko nevajag pirkt. Un, ļoti izteikti šī 12. enerģija un tā mana iekšējās dvēseles sajūta no bērnības, ka man gribas kalpot, un mana pārliecība pēc Kristīnas kursa un vispār visām transformācijām, kas notiek pēdējo mēnešu laikā, ir, tas vairs nav satricinājums, tas ir vienkārši darbošanās jautājums, vienkārši darīšanas lieta. Un prieks arī, ko Gita par tiem bērniem minēja. Un interesanti, es sen apakaļ vadīju bērnu balītes, un es atkal bērniem varu visu kaut ko organizēt un skaistāko un man tagad nesen atkal arī no visuma vienkārši nodiktējās, ka vasarā es gribētu nevis tikai radoši un tikai parādīt, kā kaut ko var uztaisīt, bet man būs tāda sauksies meiteņu būšana, ka 3 dienas, kā tādu dienas, nedrīkst saukt nometni, bet dienas būšana kopā ar mani, 4 līdz 6 meitenēm, 8 līdz 12 gadu vecām, būs iespēja ar mani, piedzīvot manu kalpošanu no sirds. Apzinātībā arī 1 diena pateicībai, 1 diena mīlestībai un 3. diena drosmei. Un ko mēs ar to darīsim? Man vienkārši jau sirds būs straujāk, jau gaidot pirmo šo notikumu, un uz to vienkārši jau bez reklāmas man ir 4 meitenes, tāpēc, kad ir mammas, kuras es tikai pie Lauriņas sūtītu savējās, un es gribu, lai viņas ar viņu kopā. Un tas, kā man viss atnāk, ko mēs darīsim un kāpēc un ar kādu vērtību un ar kādu domu vispār visai viņa dzīvei uz priekšu, jo nevis tikai, aizpildīs 3 dienas, bērni kaut kur nogrūst, nē, tas būs radošumā, tas būs apzināti, jaunu ieradumu veidošanā, pateicībā, sevis mīlēšanā, drosmē, sekot savai iekšējai sajūtai un darboties un dažbrīd nepaklausīt mammu vai tēti, un iet darīt to, ko tu jūti, vēlākos gados. Un, jūnijas ir iesācies brīnišķīgi, jau ar sākšanu pierast pie tā, ka kāds man mīl un ka man attiecības ir pilnīgi savādākā kvalitātē un dziļumā, bet piebildīšu 15. enerģija, tāpēc nekur nav pasapusi, kā es cerēju. Kasparam 2 vietās ir 15, bet mūsu miedarbība ir 15, un man likās, tagad jau viss būs ziediņi. Tāpat nav, bet labi, to es pieņemu un to es apzinātībā vēroju un citādāk skatos. Bet, nedaudz jau ieejot jūnijā, man gribas savukārt atkal milzīgi paldies teikt Sanitai, jo, man liekas, arī tagad tā pilnīgi tā pārējot šim te maijam, liekas, ko man vajag jūnijā? Disciplīnu, darīt savu kalpošanas ceļu, iekustināt ar visiem tiem darbiņiem, kas man ir jāizdara, un no sirds un ar prieku. Un Sanitas vingrošana, es jau no priekiem raudu. Bet es, arī Sanita, man liekas, tik maigi māk to disciplīnu iemācīt un ierādīt. Un tas ir tas, ko es gribu tajā jūnijā tā kā sevī nostiprināt. Tādā maigumā un plūsmā tomēr pašai palikt, nevis tā, ka man ir šitā, tā.
Bet nē, tā kā apvienot disciplīnu ar maigumu un plūsmu un to savu kalpošanu. Un, nu, tad man liekas, ka tur ir jāsaslēdzas tādam, wow, ka tas droši vien atkal par jūniju stāstīšu, ka es nevaru aptvert, kā tas viss notika, kas notika. Un, jā, es zinu, man nedēļa no 13. līdz 20. būs vienkārši ļoti darbīga ar kalpošanu, un gan jau, ka viss jūnijas tāds izvērtīsies, un es ticu, ka jūlijas jau būs ar atkal citā līmenī, visās jomās un ciprīgi. Paldies! Paldies! Paldies tev, Laurija. Nu, tur tāda bagātība vienkārši plūda, tā kā no pārpilnības raga. Arī kārtēji, pasiet, cik dažādi virzieni viss, un šī tēma, ko tu pacēli augšā, kam jūs gājāt cauri, arī tā vienatne un attālinātā būšana, tas, no pieredzes saku, tas ir tik dziedinoši, un ka tu īstenībā tā var būt kā terapija jebkuram pārim, un tā nav šķiršanās, ko daudzi nesaprot, bet ka mēs esam salipuši viens ar otru non-stopā, pat nesaprot, ka vajag šo atpūtu vai bišķi distancēšanos, lai tu vienkārši vari, nu, vēlreiz pa jaunu kaut vai sevi sajust. Ja? Ja tas otrs visu laiku tev gar acīm dienā, tas ir tāds stereotips, tāpēc sev arī jūk un brūk daudz, kas un arī dzirksteles pazūd. Tāpēc es tik priecīga, ka arī Andim bieži vien ir komandējumi, ja? Un tā kā viņš ir prom, tā kā man vajag fiksēt, ka viņš prom visu par to runā, viņš saka, nu kā tu jūties? Es saku, nē, nu jā, es tā kā, nu jā, stulbi izklausās, esmu no jums atpūšos, bet īstenībā es tā daudz ko pārdomāju, sajūtu sevi kaut kā pilnīgi citā, ja? Un cik tas ir vajadzīgs, ka vienkārši arī viens no otra aiziet kaut kur bišķacītiņi, kaut kādus periodus, ja? Un ka to var integrēt attiecībās, tad vienkārši, nu tas ir spēks, ja? Lai mēs sajūtam katru sevi arī individuāli, tikai sievietē vajag laiku sev. Nu nē, vīrietim arī vajag laiku sev. Labi, tas izpaužās tur dažādi, bet ja gribas tā bišķītiņās, un mums sievietēm ļaut viņiem aizdoties, pabūt ar draugiem, vieniem pašiem, vienalga, bet viņi drīkst to pieredzēt, lai viņi sajūta, bet es taču neesmu nekur piesaistīts. Nu tā, kad sasaistīts tādā ziņā, ja? Es arī varu būt brīvs, un tas ir vienkārši vispār tā megatēma, un vispārējais arī, kas tā tur top un veidojas radošumā, un viss vienkārši, lai bagātīgi visām, viss vienkārši tur veidojās un notiek, jā. Un tik smuki, tik tiešām, nepaspējam pat no māja pat vēl izkāpt ārā, kad jau bāvs ar 1. jūniju piesaniktas. Mēs jau sākam kustēties. Tieši tas, ko vajadzēja. Tieši tā kā punkts uz īmani jūnijā. Jā, tagad. Tā kā Sanitiņa nododu stafeti tev, Vīļā, arī padalies, kā tu uzdrošinājies beidzot šo uzsākt, un ne tikai to vien, jā, kas nāk no sirsnīs, padalies. Paldies tev. Es nezinu, vai man varēs dzirdēt. Es atradu vienu punktiņu, kur ir daudz maz internets savienojums, vai dzird mani? Var dzirdēt ļoti labi, viss kārtībā. Okay, turēsim savienojumu, lai viņš iet. Jo arī jūra fonā skatot, viņi var traucēt nedaudz. Bet man bija tāds iekšā, es mēģināšu, man vienkārši ir jāizdara, jāpieslēdzās, būs, nebūs. Jā, mais man bija ļoti interesants un jaudīgs. Sākās jau no 1. maija ļoti jaudīgas pārmaiņas. Es iemācījos ceļojot, pielāgoties ļoti, ļoti daudz situācijām. Un tu nezini, kur tu rītā būsi, paliksi, sakonektēs, tie cilvēki atbildēs, neatbildēs. Uzticēties tām visām plūsmām, uzticēties sev, ka izdosies. Atrast sevī mieru un nekrist izmisumā tādos brīžos. Un visu laiku man palīdzēja uzturēt tieši vingrošanu un disciplīnu. Nekad nepadoties vienmēr, lai kas, lai kur būtu. Es sev esmu galvenā, mana vingrošana, man sevi ir vissvarīgākā. Un tas bija tas, kas man visvairāk palīdzēja mani saturēt. Līdz ar to es gribu to nodot cilvēkiem šo sajūtu, cik tas ļoti daudz dod, ka tas nav tikai darbs ar savu ķermeni, tas ir tas, lai stiprinātu mūsu iekšējo garu. Tas mūs stiprina daudz, daudz dziļākos līmeņos. Tas ir kaut kas vārdos neaprakstāms, tā sajūta, ka tu uzticies, neskatoties uz neko dari,
un vēlāk tu sakombinē kopā, un tā plūsma ir tā kā vienots veselums. Tu apzinies, ka tu caur savu ķermeni vari vadīt vēlāk visas enerģijas un stiprināt sevī to spēku, atrast mieru, un to visu var izdarīt caur savu ķermeni, jo ļoti bieži mūsu prāts mūs ved ne tajos virzienos. Un tad sākās šie te padošanās momenti un dažādas atrunas. Un šobrīd šī ir aktuālākā tēma laikam jebkuram, jo pie katra mazākā grūtība brīža cilvēkam sākās dažādas atrunas. Un atrunas līdz tādiem līmeņiem, kad sāk izdomāt, man tur varbūt sāpēs tas, vai sāk kaut kas tur vēl tur kņudēt sāpēt, vai man tas ir pa grūtu, vai es gribu savādāk. Un tad nevar izturēt šo te disciplīnu, nevar izturēt šo te posmu, lai sev iemācītu šo te jauno, jo ir ļoti svarīgi apzināties, tad, kad mēs sevi šādi disciplinējam un neskatoties uz neko izdarām, tad līdz ar to pēc tam dzīvē mēs varam jebko izdarīt. Tā ir tā lielākā vērtība, kad ir tas iekšējais gars stiprināts, un bonusā, es teikšu, bonusā nāk visas ķermeņā formas, veselība, jo veselība attiecīgi arī ir labi, jo tu pats esi stiprs. Formas nāk bonusā, jo tu esi harmonisks. Un ir arī ļoti līdzsvarojās sievišķās un vīrišķās enerģijas. Tu vari gan darboties, gan būt arī maiga un sievišķīga. Un arī tas ir tas, kādēļ man patīk nodot caur šo te maigumu, bet lai būtu tā disciplīna. Tāpēc, kad ir šī te harmoniskā plūsma, mēs varam sevi apvienot gan šo te maigumu, gan šo te spēku. Un vēl māja mēnesī es ļoti, ļoti daudz, neskatoties, kur es būšu, kuru kā darīšu, visur man bija līdz statujs un kamera. Un filmēju, un pēc filmēšanas video ir tā kā, jau pēc viena filmēšanas varianta ir tā, ka ķermenis jūtās tā kā pēc 10 treniņiem. Un vienalga nepadoties tā, man ir tagad iespēja, tagad tas širās jaktas, es tikšu, man tagad ir vēl jāfilmē. Rīts vakars tā, kurā mirklī varēšu karsta saule, vienalga vienkārši turpin, dari. Un tad vienkārši vienā mirklī tu tāds atvopies. Wow, es to izdarīju. Es tiešām to izdarīju. Un tā ir kolosāla sajūta pēc tam to apzināties, kad var pielāgoties pilnīgi jebkurai situācijai, un kad mēs paši sev nosakām, kā mēs gribam justies, un vairāk izvērtējam šīs te prioritātes, kas mums ir svarīgākais dzīvē. Tās ir manas, laikam, galvenās atklāsmes. Neskatoties uz visām situācijām, neskatoties, kur tu atrodies, plus iemācīties svešiem cilvēkiem pateikt, jā, ok, es respektēju, jums tur ir tā, bet man ir ļoti svarīgi strādāt ar savu ķermeni un atrast šo te laiku, vietu un izdarīt. Tas bija interesantas pieredze, kad iemācīties arī pateikt to citiem. Jā, respektē tevi, bet man ir svarīgs tas, ko es daru sev. Salikt to visu kopā. Un tad, protams, jaudīgi atceru to savu pirmo grupiņu, un tagad nāk vien ar vairāk jaunās idejas, jo tad, kad tu sāc komunicēt, tad, kad tu sāc to darīt reāli, sāc apzināties, cik daudz tu patiesībā gribi dalīties. Tad, kad tu sāc runāt, tu gribi vēl, tas sāk vienkārši vērties vaļā. Tas tā kā, wow! Plūst uz visām pusēm. Tā kā tas vulkāns, kas man ir fonā, nezinu, vai var redzēt. Kūp, man prasa cilvēki, kā tur ir? Es redzēju ziņās, ka baigi kūp. Tagad
Es saku, mana enerģija arī kā etna. Salīdzina. Bet jā, ir arī interesanti, kad tas tāds jau bišķi no filozofiskās puses, bet man pat nav jāskatās ziņas, kad būs tie izvirdumi, jo reāli vienmēr jūtu, man ir ļoti, ļoti saaktivizējušās visas sajūtas un enerģijas un maņas, un es esmu ļoti, ļoti, ļoti jūtīga un ļoti, ļoti enerģiska. Un no sākuma es domāju, varbūt man tā liekas, bet vēlāk, viņš diezgan bieži tas izver tas vulkāns, viņš ir aptuveni katru otro nedēļu, pa brīdim, tad brīžā viņš nedēļu izver, un tad tagad bija tāds lielāks, un man cilvēki raksta, kā tur ir, tu esi drošībā, bet no ziņās tas viss ir pasniegts lielāks. Un tad, jā, tad šo es salīdzinu ar emocijām, šos te izvirdumus. Un vēl ir svarīgi ļauties izlaist ārā tās emocijas, un nevienmēr mēs viņas varam tik viegli atlaist, tas, kas mums ir sakrājies par dienu. Tad atkal es aizēju pie vingrošanas caur mūsu ķermeni, intensīvi izkustinot ar līmfu, tas atkal palīdz sakoncentrēties uz sevi, izprast visas šīs te emocijas, aptīrīt lieko, izvērtēt priekš sevis, kas ir vajadzīgs, un atkal harmonizēt. Šis man bija tas, laikam, plūda tā kā. Jā, izplūda viss, tagad vienā šāvienā nebija domājis, ko kā teikšu, domāju, skatīšos ļautos plūsmām. Tas tāds, laikam, svarīgākais viss, kas notikās pa maija mēnesi, un šis te jūnijas iesākās ar manu grupu. Es ļoti lepojos, ka es to iesāku. Un visiem visu laiku saku, kad noteikti vajag ar savīm lepoties, jo šo sajūtu jau vairāk vairo, jo tu vairāk pats vari izdarīt, tu vairāk uzticies sevi, tu uzticies savām sajūtām. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ļoti, ļoti svarīgi slavēt katru reizi sevi, jo man bija ļoti liels mīnus. Es vēl visu maiju par to domāju, man bija ļoti sevi šaustīšana, kad es tur nemāku internetā tādas lietas izdarīt vai sakombinēt vai atrast, un es pārdzīvoju, ka man neizdodas to izdarīt. Un tāpat kā vingrošana visu laiku sev atgādinu, tā, ok, mēs visi mēdzam kļūdīties, tagad koncentrējies uz to, ko tu vēlies izdarīt, un atrod labos momentus, un atkal atrod labos momentus, un slavēj sevi. Tādā veidā es sevi cēlu ārā no tiem brīžiem, kad uznāk apjukumi vai sevi savu šaustīšanu. Sevi šaustīšana tā laikam ir vislielākā kļūda, ko mēs varam sevi izdarīt. Tā mēs sevi pazeminām un mums trūkst enerģijas. Tādēļ, jā, ļoti gribu uzsvērt visiem cilvēkiem, cik svarīgi ir sevi slavēt par katru mazāko sīkumu. Uzsist pa pleciņu, samīļot, pašam sevi samīļot par katru izdarīto lietu, katru rītu pateikties savam ķermenim, katru vakaru pateikties savam ķermenim, pateikties sev par visu, kas ir padarīts šajā dienā, katru mirkli to saskatīt un dienas beigās to izvērtējot, to kopējo, izanalizēt, saskatīt tos visus labos momentus un tad, kad iet gulēt, ar šo jauko sajūtu. Tāpat arī no rīta, tad, kad mostamies, mēs mostamies ar šo jauko sajūtu. Pateicos, es pamodos, sāku sajust savu ķermeni, pamasēt plaukstiņas, pirkstiņas, atvērt aciņas, sajust, izstiepties, iekusināt savā ķermenī enerģiju un tad ar to foršo enerģiju iet tālāk dienā un veikt visus labos darbus, kas ir paredzēti. Pateicībā visiem pateicībā. Man tāds prieks ir izteikties. Es nezināju, ka man tik ļoti varētu patikt izteikties vai kaut ko vadīt. Es vienkārši esmu sajūsmā.
jāsamtiņ. Ai, paldies. Paldies. Nu, redz, kā Paldies. atkal laipni lūgti, kur izteikties, un vajag izteikties. Jā, mēs tad caur to izteikšanos, kā mēs ar tevi secinājām, savstarpēji runājot, vai ne, ierunājot kaut vai ziņas, mēs priekš sevis tur, kā es pateicu, tas bija interesanti, tas bija labs vispār. Tas, kas pēc tam, kas notiek vienkārši tā par komunicējot, pat nevajag brīžiem atbildi, bet vienkārši, ka tev ir vieta, kur, izteikties, un pēc tam, paskat, kas iznāca, jā. Tādā procesā, kad mēs paši sev tās atbildes pasakām. Jā, tas tiešām tur kalni un lejas un ļoti jaudīgs arī tev tas mājas bija un pasties, kāda rezultāta un visu tā izturība. Es vienkārši apbrīnoju tavu izturību un es ticu, ka tas, ko tu vēlāk dalīsies, kam tu šobrīd ej cauri, es ar pagaidām neko nesaku, es esmu ar tevi līdzās, ja es zinu, kas tur notiek, bet zeme atveries, tas būs, es vispār, tas ir kaut kas atkal, pilnīgi kaut kas, ko cilvēks spēja izdarīt, tas ir vienkārši tā kā... Jo pa lielam es domāju, ka mēs neviens neapzināmies mūsu iekšējo spēku, kas mums vispār ir dots. Un tad, kad mēs atveramies un sākam darīt, tas, kas sāk nākt ārā, tas spēks, tas ir brīnišķīgi. Un tad pa solītim tu visu laiku balansē. Un tas tiešām, es domāju, ka mēs neviens neapzināmies to iekšējo spēku, kas mums ir dots un ko mēs vispār varam paveikt. Jā, jo tas ir tiešām paldies par to, ka tu tam šobrīd ej cauri, un pēc tam šie ceļavārdi, kā tu pati teici, jebkurš, jebkurā vecumā, jebkurā stāvoklī, var pilnīgi visu. Un tas ir... Jo es pa lielam dalos ar savu pieredzi, ko es esmu pieredzējusi, kā es tam gāju cauri, kam es eju cauri, dalīšos noteikti turpmāk. Un visus tos momentus, ko mēs varam paveikt, tas ir tiešām, cik ir bijis, kad sāp vai augst un to pārvarēt ar prātu un caur ķermeni un turpināt to visu. Tas ir kaut kas abrīnājums, ko mēs varam izdarīt. Tādēļ, jā, es viennozīmīgi uzsveru vēlreiz to, ka mūsu ķermenis, tas ir tik abrīnojams instruments, kas mums ir iedots. Un ja mēs to varam savienot un iemācāmies caur ķermeņa disciplīnu, saprast savu prātu, to visu salikt kopā, tas spēks, ko mēs caur savu ķermeni ieliekam savā prāta apziņā, tas ir, tad tiešām ir tāda sajūta par jebko, pilnīgi jebko dzīvē. Ne tikai jebkurā vecumā, bet vispār, tad liekas, nav robežu nekam. Tas plašums ir ļoti, ļoti liels. Tieši tā, un šodien atkal tāda pērle izbira, un tu viņu atskaņoji, un tāpēc es viņu gribu vēlreiz atskaņot, jo viņa mums no rīta tur arī čatiņā, jau vingrošanas čatiņā bija, bet tu viņu tikko atskaņoji nesen justies tā, kā tu gribi justies. Tas ir kaut kas, zini, kā es vēl šodien no rīta arī novingrojos, iegāju dušā, un šitas viss man gāja cauri, bāc! Nevis tā, kā tu šobrīd pat jūties, bet tā, kā tu gribi justies. Un tas, kā Agita uzrakstīja, tas kvantu lauks, tā kā jau tu vienkārši tu jau tagad saki sev. Man vēl liekas puzles gabaliņi, bet tas ir, ak, Dievs! Ka tu vari to tagad tā vēl vilkt iekšā, tas ir, tu vēl viņu tikko atskaņoji. Lūk, re, kur viņš ir, tas... Jā, jo mēs es nezinu, dzird vēl man, es neredzu, tas mikrofons ir baigā saule. Jo ir tas moments, kad nāk virsū tie dažādi brīži, bet ir jāapzinās, ka tikai es varu noteikt, kā es tagad gribu justies, tikai es varu noteikt, kā es izveidošu savu dienu, ar kādu noskaņu es iešu. Tikai es ar savām sajūtām to varu izdarīt, un es savas sajūtas varu tikai es pati transformēt, lai es varu to izdarīt un lai es varu ar prieku baudīt šo dienu. Jo mums dzīvē ir daudz dažādas situācijas, un tiešām svarīgākais ir iemācīties saskatīt un noskaņot sevi. Tā ir tikai tā situācija. Es esmu es zinu, ko es varu izdarīt, es gribu šobrīd justies labi un vairot sevī šo te labo sajūtu. Un tad tālāk iet visu darīt. Respektīvi, tas algoritms, viņš sanāk tāds ļoti interesanti, lai vienkārši izskaidrot, jo tā ir tiešām tāda zelta vērtība, šo tagad apzināties. Ir, pieņemsim, tagad slikti, ir skumji, kaut kas vēl, kaut kas saslims, un tu nevari vienkārši
nu, bāc, un ir sūdīgi, un tiešām ir slikti kaut kas, jā, tu konstatē, šobrīd es jūtos fiziski slikti, nu, nav labi. Bet kā vat tanī brīdī, vat tā, kad ir viss slikti, iedot to, kā es jūtos, kad ir vesels, kad es varu salpot, sasmažot, jā, ka man nesāp, man nav slikta dūša, vai man nesāp galva, vai ne, uzreiz tanī brīdī viņu, nu, vat, vilkt iekšā tieši tādi, nevis tā kā saplūst un ankuroties pavisam, tur šitā tā aiziet tādā visā, ja, bet tieši pagaid stop. Es saprotu, jā, tas process ir, bet otrādi. Tā kā to uzmanību, to fokus nevis uz to slikto, bet uz to, kā es gribētu justies. Es liku iekšā sevī sajūtas uzreiz. Man ķermenī katra šūna šobrīd atjaunojās. Katra šūna ir vesela un vairo tikai labās šūnas. Man tādā veidā pa ķēdīti izgaismojas viss ķermenī un atjaunojās. Es veidoju jaunos neironu savienojumus pati ar savu domu, ar apziņu un izjūtu caur savu ķermeni. Plus pielieku klāt, ja vajadzīgs vingrošanas, taipīšanās, visspēcīgākais šādos momentos sievietēm ir ūdens. Caur ūdeni mēs transformējam, jo mūsu ķermenis lielākoties sastāv no ūdens. Un tad, kad tu ieeji dušā, man bija tā, ka pilnīgi likās tās lāsītes ir sastingušas. Tajā mirklī, kad es ar domu to daru caur savu ķermeni, savienojos ar visumu, lai manas šūnas atjaunotos un kā tas ūdens notīra veco un kā es tagad transformēju tās jaunās veselās un sajūtu sevī to sajūtu. Un tici vai netici, tas nostrādāja. Tas nostrādāja vairākas reizes. Es tiešām biju tādās situācijās, ka likās, vienkārši nav iespējams piecelties, bet es piecēlos un smaidīju un momentā viss mainījās. Viennozīmīgi. To var izdarīt. Vienkārši wow, jā, tā kā ir tik jādara. Ir tik jādara. Jāmēģina, jāeksperimentē. Uztveram to vienkārši. Tas tāds varbūt piemērs, kā tādos brīžos patrenēties. Tas ir tāpatās, kā cilvēki trenējās ar savu enerģiju, bībīt priekšmetus. Tas, teiksim, jau ir redzams tāds moments, bet tajos brīžos, kad tu jūties slikti, pamēģini to domu sevī. Un jo tu vairāk trenēsi šo te pozitīvo domu un kā tev atjaunojas katra šūna ķermenī, tu redzēsi vienkārši, kā tiešām šīs plūsmas atjaunojās. Tas ir ļoti, ļoti spēcīgi. Un jo vairāk to trenē sevi, jo ātrāk pēc tam dažādās situācijās to var izdarīt. Tas tāpat kā treniņš, tāpēc šis te bāzes treniņš mums ir tik svarīgs, lai nostabilizētu sevi šo te bāzi, jo tādā veidā mēs tālāk varam ļoti daudz ko transformēt. Un saistībā ar tām sajūtām tā arī nav sava veida, teiksim, te jāsaprot ir atšķirība, tā nav mukšana projām no tām neforšajām sajūtām. Nē, tu, kad esi tanī posmā, kad tu saproti, ka kā tā sāpe vai sliktums ar tevi komunicē, vai vispār tas kaut kāda panika, viņi ar tevi komunicē, ka tu saproti, ok, kur tur kaut kas ir, ko tu negribēji redzēt, tu viņu ieraudzīji, tu viņu paņēmi, bet tikpat labi, ok, es saprotu, ka tas nav tāpat, lai man, lai es tagad vienkārši slikti justos, bet tas ir komunikācija. Un tagad uzreiz vienkārši ar tām labajām sajūtām, ok, saprat, un tad nemokies, un tad celies ārā, saprat, ok, celies ārā un, tanī jaunajā, vienkārši tas, tanī brīdī, vienkārši laiks kā tāds, viņš parāda, mums viņš ir tāds piefiksēta vienība, bet tur tas viss tanī procesā vienkārši tām sāpēm, kad es gāju pagājuši mēnesi cauri, vienkārši šitā kaut kā bija, man tikai nebija tā otra puse, bet tu vari tā kā tu gribētu justies, tas, kā es cēlos. Es cēlos ar baigām sāpēm, kamēr es kamēr atpazinu, kas tas ir, un vienkārši sev godīgi atzīstot, bet šito tagad pieliekot klāt, vienkārši tas ir tā bomba vienkārši. Jā, ļoti precīzi tu pateici, ir jāatpazīst, kas tas ir. Jā. Tas, teiksim, es varētu salīdzināt, man tagad kož ots, man sāp, kas tas tāds ir? Paskatos, ok, palaižu, un man viss būs kārtībā. Jo kas notiek tajā brīdī, kad ir sāpes? Bailes. Bailes mūs paralizē, un tāpēc tā sāpe tur paliek. Tie ir fasciju sabiezējumi. Vienkārši ķermenis tanī mirklī saraujās, saspringst, viņš velk to vietu. Ja tu viņu atpazīsti, tu viņu var atbrīvot, un tad notiek. Tā arī atlaiž visu to tā. Tu atpazīsti? Tas ir tas, ok. Vienkārši jāatrod, jāatpazīst, kāpēc, kas tas ir, kas notiek, kas tie ir pa procesiem, kas notiek, kas. Ļoti skaisti precīzi to minēja. Un tad pēc tam izdodās atbrīvot un atlaist to.
Tā kā jā, paldies tev par to, ka tu īstenībā arī man izcēli ārā ar tiem atslēgu vārdiem par tā ir teiks, ka sāpe tas ir saspringums un vienkārši atslāpsti. Man tādā brīdī, ļaujiet, kā atslāpst, kad teikt, nu tas kāds atslāpst, ka tas prāts vienkārši tur trako, bet īstenībā tā atslēga ir tā, nu pilnībā, nu tā vienkārši atslāpsti, un tā atbilde atnāca, tā kad es atslāpu, bet un pēc tam tās sāpes aizgāja. Nu viņas dienas laikā vienkārši hops viņas nav. Un viss tur kopā vēl viss kopā, visu ziedu, viss vienkārši, labi. Nu, re, kur viņš ir. Ka mēs tāpēc dalāmies dzīvās piemēros un sajūtās, ka mēs esam pašas gājušas cauri, katrs kaut kāds instruments un no visām pusēm, bet jūs reāli, man patīk šīs sarunas, mēs reāli redzam, kā dzīve iet. Nu, reāli, dzīve notiek. Viņa notiek katram kaut kādā versijā, un tā ir tik superīga pieredze. Un skatīties, tev šitā, es neesmu viena, kas šeit beidzās no tā, tev var šitā, baigi forši, viss notiek. Un kad dabūn to jaudu vienkārši tālāk iet tālākajās pārmaiņās, tālākajā ceļā, un tu saproti, ok, tātad viss ir kārtībā, ar mani viss ir kārtībā, es drīkstu iet tālāk, jā, un es tiešām rādu pati savu ceļu tālāk, tikai vienīgi es. Tā kā meitenes, paldies jums par šiem sausteriem, ko jūs šeit atspoguļojāt, izsildījāt, un lai tas tiešām arī kalpo tālāk iedrošinājums gan koplaukam, gan mums patiesībā mums pašiem, un cik forši, ka jūs izrunājaties, un jūtāties labi, ka var izrunāties. Tas ir tik svētīgi, ka mēs ikdienā turpinām tā vienkārši vienu otru atbalstīt, un droši tie, kas skatās ierakstu, ja jums rezonē kāds no runātājiem, un jūs redzat, bāc, man līdzīgi, es gribu parunāt, sazinieties personīgi, vienkārši iziet uz kontaktu, jums tā prakse interesē, vai tas ir darbības momentiņš, ko viņi dara, nekautrējieties, čatā atrodiet, uzrunājiet, prasiet manis iedošu kontaktus, tā mēs vienu otru īstenībā vēl vairāk atbalstam, un tā mums ir izveidojās kopsadarbības, kur jau ar vienu otru, trešo vienkārši, un pašas ejam praksēs, pašas vēl dalāmies, kur vēl foršāk, jā. Tā kā mēs ejam tālāk, nekas neapstājās, mēs ejam tālāk, tā kā milzīgi pateicība visām, vienkārši visām, mēs esam tik foršas tieši tādi malači. Super, tā lai top jūnijas un viss pārējais un viss iecerētais, kas katram ir padomā, lai visi lauki piepildās, visi, kas tālāk visu ved un rada, dod tālāk, vienkārši, lai tur pārpilnībā viss plūst un mēs droši ejam tālāk, es ierakstiņu beidzu.